Šīs dienas tēma – bezatkritumu pieejas veicināšana pārtikas sektorā, ko tas īsti nozīmē un kāds pētījums tika veikts, to mēs tūlīt pat noskaidrosim. Dodamies! Gunta, jūs esat kāda īpaša projekta zinātniskā vadītāja. Pastāstiet, kas tas par projektu un kāds bija šis pētījums? Šis bija starptautisks Erasmus Plus projekts, un projekta nosaukums bija Go Zero – bez atkritumu pieejas ieviešana pārtikas sektorā. Galvenās atziņas, kas mums no šī projekta radās, ir, ka Latvijā šobrīd diezgan maz uzņēmumi sadarbojās tādā Go Zero simbiozē, kad viena uzņēmuma atkritumi var tikt izmantoti citos uzņēmumos kā izēvielas. Vai jūs varat lūdzu padalīties ar šī pētījuma rezultātiem? Man šķiet, ka tāds vērtīgs materiāls, ko mēs esam izstrādājuši, ir šie 8 apmācību moduļi. Tas ir 8 dažādām pārtikas nozarēm. Sākot, piemēram, no zīvju pārstrādes un beidzot ar šokolādes ražošanu. Lai gan šīs nozares šķiet ļoti atšķirīgas un katrai ir sava specifika, tomēr vienojošais elements ir, ka šo nozaru uzņēmēji vēlās savu uzņēmumu darbību padarīt vidē draudzīgāku, jo to vēlās viņu patērētāji. Un viens no veidiem, kā kļūt vidē draudzīgākam, ir ieviest aprits ekonomikas principus un arī šo zero waste pieeju. Kāda ir patērētāja loma un ietekme? Mūsdienās patērētājiem ir liela loma. Eiropā jau šobrīd puse no sadzīves atkritumiem tiek pārstrādāta, kas ir labs rādītājs. Ja mēs salīdzinām Eiropas valstu sasniegums, piemēram, Ziemeļu valstu pārstrādāto atkritumu skaits salīdzinājumā ar Dienvidu Eiropas valstīm ir 3 reizes lielāks. Kāpēc tas tā ir? Dažādi iemesli. Pirmkārt, tradicionāli Ziemeļu valstīs tikusi veidota šī vides apziņa un ilgspējīgas attīstības mērķi ir bijuši prioritizēti jau no bērnu dārza gaitām bērniem no skolas laika. Šī infrastruktūra atkritumu pārstrādēji Ziemeļu valstīs ir daudz efektīvāka un tur gan šo atkritumu šķirošana, gan savākšana, gan pārstrāde notiek efektīvāk un arī pašas šīs iekārtas ir energoefektīvākas. Latvijas kontekstā runājot, protams, ka pie mums situācija arī lēnām uzlabojās. Patērētāji jau šobrīd ar savu maciņu attieksmi spēja labi demonstrēt gan ražotājiem, gan tirgotājiem, ko viņi vēlās. Un patērētāji labprāt izmanto maisiņus, traukus, kuros var iebērt preces. Tāpat arī pārtikas izšķērdēšana ir nopietna problēma un patērētāji to apzinās, rūpīgāk plāno savas maltītes, labprāt iegādājas produktus no sezonāliem ražotājiem. Tādējādi, var teikt, ka patērētājiem ir liela loma un ietekme, bet tajā pašā laikā es gribētu arī uzsvērt, ka šobrīd varbūt pietrūkst tādu pozitīvo piemēru tieši no uzņēmēju puses, lai patērētājs redzētu, kā tas notiek realitātē. Andra, jūs arī piedalījāties šajā projektā. Kāda bija jūsu loma? Jā, es arī piedalījos šajā projektā, un es biju vadošā pētniece. Un arī projekta ietvaros pētīju daudzas lietas, gan kā zero waste kustība tiek īstenota uzņēmumos, kādi ir uzņēmējdarbības ieguvumi, kāda ir sadarbība varbūt ar pašvaldībām, un skatījos, kādas ir šīs nozares un ko mēs no šīm nozarēm un šīm jomām, ko katra valsts piedāvāja, varam iegūt. Un kāds ir tās galvenās atziņas varbūt no šī projekta un pētījuma? Katra pārtikas pārstrādes joma un nozare ievieš ļoti specifiskas lietas. Sākot no varbūt maizes atkritumu izmantošanas, iepakojumu, kur man liekas, ka vissekmīgāk darbojās pārtikas ražošana un pārstrāde tieši iepakojumam šajā jomā. Vēl bija interesanti, jo bija nevalstiskās organizācijas un arī pašvaldība, un kā viņa redz šo sadarbību ar pārtikas uzņēmumiem. Tā kā ļoti dažāda šī pieredze ir katrā valstī. Ļoti interesē, kādi ir tie galvenie sociālie un ekonomiskie ieguvumi. Tur ir pavisam interesantas lietas, jo principā 79% no pārtikas atkritumiem rodas tieši mājsaimniecībās. 29% tikai pārtikas pārstrādē un savukārt 13% tikai tirdzniecībā. Tad diezgan liela loma tur ir iedzīvotājiem. Un vēl, ja mēs papētam sīkāk, tad šie 79% rodās tieši mājsaimniecībās, kur dzīvo vairāk cilvēki. Bet ir tātad tendences Eiropā aizvien dzīvot viena cilvēka
cilvēku mājsaimniecībā, un zero kustība attīstās visvairāk tieši tajās mājsaimniecībās, kur viens cilvēks piedomā iepirkuma sarakstiņu, pārtikas produktu iegādi, varbūt var drusku vairāk atļauties piedomāt pie tā, kā viņš iepērkās, kā viņš izmanto pārtiku. Nu, un ja mēs runājam par šo te zero waste kustību, tad ir ļoti nozīmīgi šīs te pārtikas ķēdes, jo viņas ir īsākas, jo mazāk rodās atkritumi, tātad mēs patērējam to, ko paši izaudzējam. Jo šī pārtikas ķēde ir globālāka, pa visu pasauli, un arī šis pārtikas produkts nonāk pie mums dažādos veidos, dažādos ceļos, rodās vairāk šo pārtikas atkritumu, arī mazākā izēju vielu var izmantot tieši pārtikas pārstrādē un pārtikas ražošanā. Līdz ar to veidojās dabiskie atkritumi vai dabiskie zudumi. Un kā tas attiecas uz uzņēmējdarbību? Jā, uz uzņēmējdarbību vistiešākā veidā, jo bieži vien, ja mēs skatāmies uz tādu lineāru ekonomiku, tad principā mēs domājam, ka vajadzētu ražot aizvien vairāk un patērēt aizvien vairāk. Tad šī kustība Zero Waste nosaka, ka mums ir jāpiedomā gan pie patēriņa, un zem Zero Waste ir tāda stratēģija R, kas nozīmē, ka mums daudz ko vajadzētu padomāt, pārdomāt, vai mums vajadzīgs, vai arī mēs varētu lietot tos produktus, kurus mēs pilnībā varam izmantot, vai arī šķirot, un, protams, kāda šī šķirošana ir ļoti nozīmīga, vai arī varbūt no kādiem produktiem atteikties. Uzņēmējam tātad tās ir jaunas iespējas domāt, ko var darīt Zero Waste simbiozi, kas nozīmē, ka mēs varam kāda cita uzņēmuma, kas citam uzņēmumam ir atkritums, izmantot kādā jaunā produktā. Kaspar, vai tev ejot uz veikalu ir iepirkuma saraksts? Jā, man vienmēr ejot uz veikalu ir iepirkuma saraksts, lai es veikalā neapjuktu. Tas ir ļoti labi. Un es arī skatītājiem novēlu veidot savus iepirkuma sarakstus, jo tā mēs mazinam pārtikas izšķērdēšanu un pārtikas atkritumus. Zero Waste kustībā arī tā mēs varam iesaistīties. Vai tu pats esi piedalījies arī kādā aktivitātē ar uzņēmējiem? Jā, skolas laikā man bija sava skolā mācīja firma Sijā Dream, un mēs no liela uzņēmuma savācām viņiem nevajadzīgās griķu sēnās un pildījām tos spilvenos, pēc tam pārdodot tos. Cienījamie uzņēmēji, jo jums ir šāda te iespēja iesaistīt interesantus un dalīties pieredzē par jūsu labajiem darbiem. Mēs ļoti priecāsimies visu uzzināt vairāk šos te labos piemērus. Mārtiņ, ko jūs darat, lai jūsu uzņēmums būtu ilgspējīgāks? Ja mēs skatāmies visus mūsu ražošanas procesus, tad mēs varam iet soli pa solim un katrā no viņiem atrast kaut kādu veidu, kā kaut ko darīt labāk dabai, labāk, kā saka, aprits ekonomikai. Bet varbūt mēs sāksim no pēdējā posma. Pēdējais posms tas ir gala produkts, kuru mēs iepakojam stikla pudelēs. Un iepakojums, manuprāt, mūsu sabiedrībā ir viena no galvenajām problēmām, jo atceroties savu bērnību, kad tad ar piena kanniņu varēja aiziet pie kaimiņa tantes, viņa pataisno ieslauca gohī pienu vai aiziet uz veikalu ar stikla burciņu un te ielēja krejumu, un, godīgi sakot, mums tur nebija pārāk daudz iepakojumu. Bet tā bija tāda vairāk nabadzības spiesta situācija. Mūsdienās, kad mēs visu gribam forši, sterili, tīri, un tā teikt, iepakojuma liela loma. Ja mēs strādājam ar dzērieniem, mūsu gadījumā mēs izmantojam stiklu, un stiklam ir lielā vērtība tā, ka viņu var pārstrādāt, un viņu var pārstrādāt divos veidos. Vienā veidā teorētiski var atgriezt tās pašas pudeles pildīt vēl, bet pirms tam viņas jāizmazgā, jāsagatavo. Tā kā mēs strādājam ar ļoti daudz dažādām pudeļu formām, tad vīniem un sidriem tas nav iespējams, bet šīs pudeles var samalt, stiklu var samalt un atkal otrreizēji pārstrādē izmantot. Un šajā ziņā lieti noder tā depozīta sistēma, jo viņa nodrošina to, ka stikls nenonāk kopējā atkrituma tvertnē, viņš tiek nošķirots. Tātad, ko mēs pildam? Mēs pildam iekšā dzērienus, mūsu dzērienu pārstrāde top no īstiem augļiem un īstām ogām, un vispirms tiek izspiesta sula. Sula tiek noraudzēta, kā tas ir sidra vai vīna gadījumā, bet spiežot suli jums paliek spiedpalieks. Paliek tas, kas paliek no ābola pēc tam, ka jūs izspiežat sulu vai no upenēm vai no aronijām. Lai to vienkārši nemestu ārā, mēs to savācam, nododam pārstrādē uz biogāzes ražotni, un no mūsu izspiedu atlikumiem tiek ražota elektrība, tiek ražota enerģija. Savukārt mēs paši savā ražotnē sildam sevi un nodrošinam savu enerģijas vajadzību ar kokskaidu granulām, kas savukārt ir ražotas no kokapstrādes atkritumiem. Izstrādājot mežu, veidojas skaidrs, zaļojot baļķus ir arī, teiksim, koku pārpalikumi, un tas viss tiek sastrādāts granulās, un mēs viņus savukārt izmantojam apkurei. Un tā soli pa solim mēs varam iet cauri un skatīties uz dažādiem posmiem, kurā saukt sevi par zaļiem kaut kādā ziņā. Ārkārtīgi forši dzirdēt, ka tiešām jūs domājat par ilgspējīgu. Paldies! Finanšu eksperts sadarbībā ar Svetbanku.
Swedbankā ilgtspēja jau ir pašos pamatos, jau vairāk nekā 200 gadus. Par ilgtspēju domā ne tikai vadības komanda vai atbildīgie par ilgtspēju, bet par šo jautājumu domā pilnīgi katrs darbinieks. Mēs ikdienā mācamies un mēģinām paši būt ilgtspējīgi un iedvesmojam arī viens otru. Un, kā piemēru es varu minēt, mēs šķirojam atkritumus. No šī gada sākuma mēs sākām šķirot bioloģiskos atkritumus. Man gribās atzīmēt, ka pāris gadus atpakaļ mēs noņēmām individuālās atkritumu tvertnes. Un līdz ar to cilvēki jau bija pieraduši, ka atkritumi ir kaut kur jānes. Un tas, ka mēs pievienojām bioloģiskos atkritumu šķirošanu, tas jau vairs neradīja nekādas problēmas. Mēs ūdeni dzeram no krāna, mēs atjaunojam mēbeles. Un tās mēbeles, kuras, teiksim, vairs mēs paši neredzam, ka mums vajadzēs, mēs nododam darbiniekiem. Mēs ļoti domājam par darbinieku mobilitātes jautājumiem. Mēs veicam aptaujas, kā darbinieki nokļūst uz darbu un no darba nokļūst mājās. Aicinām dažādus ekspertus, kas dalās pieredzēs un jaunās idejās. Mums ir brīnišķīgs jūmūva izaicinājums, kur darbinieki tiek stimulēti vairāk staigāt kājām. Domājam, kā mēs ceļojam. Mums ir ceļošanas mērķi, un lidojot mēs, piemēram, cenšamies izmantot biodegvielu. Ideju ir ārkārtīgi daudz, un tās ir patiesībā diezgan viegli realizējamas. Klientiem mēs piedāvājam īpašus kredīta piedāvājumus zaļai finansēšanai. Un, kā piemēru varu minēt korporatīviem klientiem un biedrībām mēs piedāvājam īpašus kredīta nosacījumus daudzdzīvokļu māju renovācijai. Līdzīgs piedāvājums arī ir privātpersonām. Teiksim, ja jūs gribat saremontēt vai nu jumtu vai nomainīt logus vai durvis, tad mums ir ļoti labi piedāvājumi. Tā kā to piedāvājumu ir diezgan daudz. Man liekas, ka ļoti laba vietne, kur var gūt dažādas idejas, ir Swedbank bloks ilgtspējas sadaļā, kur var apskatīties un rast jaunas idejas, ko darīt gan ilgtspējas, gan aprits ekonomikas sakarā. Un par aprits ekonomiku gribu aicināt vienkārši pēc iespējas mazāk pirkt, mēģināt rast idejas, ko darīt ar tām lietām, kas jau ir iegādātas, lai tādā veidā samazinātu atkritumu daudzumu un attiecīgi emisijas un līdz ar to veidotu tīrāku vidi. Hei, šodien esmu ieradies Klaipēdā, lai noskaidrotu, kā atkritumus pārvērst enerģijā. Šeit to dara jau kopš 2013. gada. Dodamies, būs interesanti! Labas, Andrijus! Labdien, Kaspars! Ejam! Einam! Kas ir par vietu, kur mēs atrodamies? We are in the most quiet place of Grand Klaipēda. We started in 2014, first waste-to-energy plant in Lithuania, and not only in Lithuania, but in Baltic countries, where approximately 250,000 tons of waste each year becomes energy. Atkritumi ir enerģija. Ko tas nozīmē? This means that every material on this earth which is produced used an energy before to produce it. If you have a phone, if you have a car, if you have a chair, so there was some energy to produce it. When you incinerate it, you have this energy back. What we are doing here is recovering the energy used to produce these materials, who became at the moment waste, and out of that we are producing heat and electricity. Kādi atkritumi šeit nonāk? We all know what waste is about. So you consume something and you throw it somewhere. We all have these pyramids starting from Maslow pyramid, so we have also waste management pyramid. So we should all strive to have as less waste as possible. So if we can decrease the amount of plastics, if we can decrease the amount of plastic bags, bottles and everything, so it is fine. So this is the top of the pyramid. If we can recycle, so this is also very good, because you can do this material lives like many more years. But the problem with recycling is that not all the things can be recycled first, and such materials like plastics, you cannot recycle them forever.
and we have a lot of composites around us. The most interesting example what I have from our experience is diapers. Diapers, okay. Yes, because it is like a plastic, chemicals, it is organic part, everything in one place. And can you guess how many diapers one family having one small kid produces per year? Lot. It is 1 ton. 1 ton? 1 ton per year. Per one baby. We are living in a society which is full of non-recyclable waste. Until we will not find any other solution for that, waste to energy is the best solution, because the next solution is to put it on a pile in a landfill. So this is the worst. Cilvēks atraucas un vēlas uzzināt par izmešu daļiņām, kuras nonāk vidē. Vai tā ir taisnība? The only thing what a person can feel and see is these hard particles like dust or something like that. Other things like chemicals, what are like everywhere in the air, so you cannot see and you cannot feel. And people sometimes calling to us and saying that I have seen that yesterday your smoke was white and now it is black. So what's going on? The situation is that our smoke is the same because it is steam, it is water in this smoke. So you can sometimes see a black smoke, sometimes you can see gray smoke, you can see a white smoke, and the content is very clean. So as I said, it is like 99.99% of water. Our emissions you cannot feel in any way, but they are from tens to 1,000 times lower than it is allowed. If you have fireworks during the New Year's Day, it is a huge amount of dioxins and furans, and there are calculations that during 1 hour of New Year's Day in a big European city, you emit to the air such amount of dioxins and furans as such plant as we are standing now here emits per 25 years. So then you understand that this is absolutely not dangerous. Of course, we cannot say that our emissions is zero. No, but they are very, very, very low. Kāda varētu izskatīties atkrituma pārstrādes nākotne? In very well-developed countries with waste management like Denmark, Germany, Netherlands, Austria, they don't have landfills at all already. And this is already like for 10 years. So what we need to do, we need to get rid of landfills as quickly as possible, and we have also targets in European Union that until 2035 each country should landfill not more than 10% of their waste. If you take Lithuania and we take, for example, year 2010, before our plant, so we were landfilling 94% of waste into the landfills. So now we are already reaching the situation where 10–20% of waste only goes to the landfill. So kādi ir tie lielākie mīti un stereotipi saistībā ar reģenerācijas stacijām? People very much think that if you incinerate and you are like nearby, so you have a smell. Why? Because you have a container in your yard, so it smells. Very true if you like do it in your neighborhood. Yes, it is true if you have waste. But if you do it in such a modern plant like this one, the incineration process as such is absolutely not smelly, because a smoke which is coming out of the boiler is going through the various stages of filters, and these filters makes that on the top of the stack we have 99.99% of steam. So basically you can go up there, smell it, and you will feel nothing. Andrijus, šis viss izklausās tiešām ļoti interesanti, bet es vēlos to visu piedzīvot dzīvē. Dodamies apskatīt? Okay, let's go. Let's go. Katra atkrituma kravas automašīna, iebraucot teritorijā, tiek nosvērta, īpašā veidā tiek noskanēta. Tad automašīna iebrauc lūk šeit un atverās vārti, un tur tiek izkraut visi atkritumi. Patiesībā šeit stāvot, es nejūtu nevienu smaku. Vienā reizē viduvēji tiek savākts aptuveni 4–5 tonnas. Tur iekšā ir 1000 grādu.
Ko mēs šeit redzam? Here you can see all the main measurements in the plant. This is the same statistics what operators in a control room sees. So one of the main important things is the temperature, because the minimum temperature is 850 degrees. So you can see that we are operating now almost 1000 degrees. And we can see the main emissions. So basically these are the allowed emissions. Okay. So this is where we are. So you can see that they are very low. And you can see also our parameters, how much heat we are producing constantly at the moment. So we are now standing in the end of the waste incineration process. When you burn waste, after burning in 1000 degrees Celsius, you get these kind of stones. So this is a valuable material. It can be used for road construction. We have already in Klaipėda approximately 6 parkings near the supermarket, where the parking is made partly out of the slag. Kāpēc šāda tipa stacijas tiek būvētas tik tuvu pilsētām? Main thing is to be close to the central heating system. So if you have pipes here, you connect such a plant to the central heating system and provide heat for the citizen. And if you build it somewhere in the fields, so you need to have pipes to the central heating system, so you will have a huge investment into these pipes. Another thing is that you will have a lot of heat loss, also a transportation cost. So you have waste here. Why to move it all around the country? So it makes no sense. Thank you so much. It was really nice experience. Thank you. It was nice to have you here. And by the way, your car has been just charged with waste. Oh, thank you so much. Thank you. Have a nice day. Bye.